Izsistiem logiem, caurām riepām un galvu reibinošiem kūleņiem noslēgušās vēl vienas lieliskas sacensības. Piektais Latvijas autokrosa čempionāta posms norisinājās iecienītajā Tepera autotrasē Smiltenē, Vidzemes ziemeļu daļā. Tepera trasa darbojas jau 30 gadu un ir uzņēmusi neskaitāmas sacensības. Tā sastāv no vairākiem taisniem sektoriem, kur iespējams uzņemt lielu ātrumu, un pēc tam seko asi līkumi, kuros sportisti mēdz kļūdīties, arī apgāžot auto uz jumta. Kopējais trases garums 1150 metru, trases segums smilšains un mālains. Tepera trasē satikās Latvijas un Igaunijas ātrākie un meistarīgākie braucēji, lai cīnītos par uzvarām. Ar ātrumu, precizitāti un nepiekāpību viņi meta izaicinājumu gan sev, gan saviem pretiniekiem. XTM minibagijos cīņas kļūst arvien spraigākas. Mārtas kustā. Lieliski aizvadīti braucieni gan kvalifikācijās, gan finālā. Arī Markus Žvagins aizvadīja ļoti stabilus braucienus, taču finālā nevienam neizdevās apsteigt Martu. Tepera trasē visos braucienos Martai pirmās vietas, arī kopvērtējumā apsteigusi Marianu Bērskalnu par 8 punktiem. Trešais kopvērtējumā Gustavs Korņējevs. Adrians Ščerbinskis bija ļoti ātrs Smiltenē minibagiju 160 kubikcentimetru klasē. Arī viņam visos braucienos pirmās vietas. Labi cīnījās arī Olivers Vilhelms ar 33. numuru, finālā 2. vieta. Trešais finišēja pašreizējais kopvērtējuma līderis Ivo Ošs. Lai gan Adrians Smiltenē izcīnīja 1. vietu, viņš no līdera atpaliek 22 punktus. Vēl priekšā viens posms, nekas nav neiespējams. Āsas cīņas būs arī Jēkabam Lindem no sporta kluba Ogra, kurš kopvērtējumā atrodas 3. vietā, bet aiz viņa vairāki sportisti ar līdzīgu punktu skaitu. Junior ekstrīm bagijos Jānis Kozlovskis no sporta kluba Ogre Tepera smiltīs jutās kā zivs ūdenī. Izcils sniegums nobraucot visus braucienus līdera pozīcijā. Pa pēdām sekoja 2 OC Racing piloti Marsels Romanovskis 2. un pēc karstām cīņām 3. Roberts Čākurs. Kopvērtējumu top 3 veido tie paši sportisti, tikai pretējā secībā. Līderis ar 86 punktiem Roberts Čākurs, 7 punktus no līdera atpaliek Marsels Romanovskis. 3. vietā ar 11 punktu deficītu līdz līderim Jānis Kozlovskis. Kurš sportists iegūs čempiona titulu, to mēs uzzināsim pēdējā posmā. Ekstrīm klase neliek vilties. Sportisti cīnījās par katru metru, katra sekunde izšķiroša. Kvalifikācijas braucienos Olvābi sevi pieteica Oskars Zaķītis ar 20. numuru. Fināla braucienā pēc pirmā līkuma Burzmas Oskars saglabāja 1. vietu. Čau, man sauc Oskars Zaķītis, braucu ekstrīm klasē. Šodien finālā gāja labi. Uzreiz aiz viņa trasi sadalīt nespēja Neško ar Rumbenieku. Jau pirmajā līkumā kaut kas bija šī jūt, ka ar bremzītēm nav. Izslīdēju ārā. Viss kārtībā, savācos. Ejam uz 2. līkumu, un 2. līkumā būtiski tas pats. Oskars iet pa priekšu, braucu un jūtu, ka gribās tur iespraukties, bet nebremzējās, jālaiž taisni. Neško devās džokerī, tikmēr cīņa turpinājās starp Zaķītu un Rumbenieku. Oskars tomēr piekāpās Rumbeniekam, taču pēc brīža Roberta bagijiem kaut kas notika, nebija iespējams turpināt sacīkstes. Kalna augšā tur ir kaut kāda maza bedrīta vai kas, un uzsita labo ratu, un rats vienkārši visu unibolu iznāca ārā, un jā, tā to arī fināls beidzās. Pēc šādiem notikumiem Mikum Neško izdevās izcīnīt čempiona titulu 2024. gadā jau sezonas priekšpēdējā posmā. Rumbeniekam šogad neveiksmīga sezona. Atceramies, 2. posmā 2 reiz avarēja Pluņģē. Tur pazaudēja daudz punktus un tagad vēl Smiltene. Ļoti iespējams finālā 2. līkumā tika nedaudz aizlausts rats, kurš sacīkšu laikā nolūza pavisam. Vēl viens posms priekšā. Cīņas turpināsies par 2. un 3. vietu, jo Rumbeniekam un Bogdasārovam tagad vienāds punktu skaits. Bagija 1600 kvalifikācija bez liekas drāmas. Viss noritēja pēc plāna kopvērtējuma līderim Nikam Apfelbaumam. Arī fināls ļoti stabils. Fināla brauciens iesākās kā plānots. Starts no pirmās izvēles.
Startu izcēlu, pārliecinoši biju vadībā visu braucienu garumā. Taču pēdējā aplī tieši pirms finiša negaidīti apstājas viņa bagijs. Ieslēdzās kaut kāds drošības režīms vai tā, ka temperatūra pārkasa un līdz ar to zaudēja līderu pozīciju. Justs Grencis finišē pirmais. Pēc brīža apvelbamam izdodas savu bagiju atdzīvināt un par mata tiesu priekšā Mārim Riekstiņam ieripot finišā. Kārtējo reizi apvelbamu pieviļ tehnika, taču viņš saglabā līderu pozīciju kopvērtējumā. Sekojam, pildam visus mājasdarbus, bet kaut kā pēdējās gongs ir tāds, ka vienkārši fināls iet pa priekšu, bet kaut kas mums vienmēr aptur uzvarēt. 6 punktus atpaliek Māris Riekstiņš no KVTV Racing, 3. Aleksandrs Nikitins. Vai apvelbama tehnika izturēs pēdējā posmā? Kurš kļūs par čempionu? B6000 bagijos Igaunis Ott Kevai nostiprina savas līderu pozīcijas kopvērtējuma tabulā, izcīnot 1. vietu Smiltenē. 2. vietā Ainārs Ramats, 3. Dinārs Ramats. Open klasē pēc iespaidīga kūleņa Vecpils posmā Uldim Megnim ar komandu izdodas salabot savu auto un iesaistīties cīņās par goda piedestālu. Smiltenē tomēr ātrāks bija Ints Jeršovs, 2. vietā Uldis Megnis, 3. Kitija Jeršova. Kopvērtējumā uz 3. vietu pakāpies Megnis. Vai Jeršovi finālā spēs nostāties uz visiem goda piedestālu pakāpieniem? Vaz klasika. Pareizā ātruma izvēle un veiksmīga apdzīšana. Katrs līkums bija kā pārbaudījums. Sīvās cīņās 2022. gada čempions Jānis Balodis piekāpās Jānim Loginam Smiltenes posmā. Edijs Zimza no Rencēna autokluba finiša līniju šķērsoja 3. Kopvērtējumā top 3 ar līdzīgu punktu skaitu. 1. Jānis Logins, 2. Edijs Zimza, 3. Ivo Žilde. 1600 klasē Smiltenē uzvaru izcīnīja Jānis Nagla no DK Grīdas Racing Team, 2. Juris Narubins, 3. Linārds Jasons. Dāvis Udris sacensību laikā pārsita riepu un finišu šķērsoja tikai 4. vietā. Visas sezonas garumā Dāvis uzrādījis ļoti stabilus braucienus un ar vairāk nekā 30 punktu pārsvaru sev nodrošinājis čempiona titulu 2024. gada sezonā, bet cīņas turpinās par kopvērtējuma 2. un 3. vietu. Superklasē spraigi notikumi. Fināla braucienā Sandra Biguļa auto apgāzās un brauciens tika apturēts. Atkārtotajā braucienā cīņas turpinājās, taču kopvērtējuma līderis Ivo Gabrāns pieļāva to pašu kļūdu. Pilotam viss kārtībā, taču auto bojāts un punkti pazaudēti. Finālu 1. vietā noslēdza Miks Gabrāns no KVTV Racing, 2. Ritvars Kārkliņš, Transport Solution Motorsport, bet 3. Mairis Viguls no Dadzīša Racing. Kurš no Gabrāniem izcīnīs čempiona titulu? D12 smago mašīnu klasē 1. pozīcija Igauņu pilotam Veiko Hirsnikam, 2. Bruno Leimanis, 3. arī Igauns Marko Tīnas. D13 klasē Igaunis Heigo Ojasārs 1. 2. pozīcijā Andris Rībaks, bet 3. Taurī Toims. Komandu vērtējumā 1. vietu ieņem Sporta klubs Ogre, 2. vietā KVTV Racing, bet 3. Quattro ledlauži. Sportisti cīnījās par katru centimetru, par katru iespēju apdzīt pretinieku. Šīs sacensības bija ne tikai par ātrumu, bet arī par meistarību, izturību un taktiku. Kur motori rūc, riepas spolē un dūmi ceļas debesīs. Kādam veiksmi uzsmaidīja, kādam sāpīga mācība. Straujiem soļiem tuvojas 2024. gada Latvijas autokrosa čempionāta fināla posms Bauskā. Ātrums, meistarība un drosme. Uzvarētājs būs tas, kurš spēs to visu apvienot vienā perfektā braucienā. Tiekamies 31. augustā un 1. septembrī mūsu trasē!